Vai tas daudz ko maina, ja mēs nopērkam, piemēram, šādu te lielo Waterpik starpzobu irigātoru, kam ir milzīga ūdens tvertne, viņš jāizprauž pa taisno rozetē, tur iekšā ir 7 dažādi maiņas uzgalīši, var ļoti pakāpeniski mainīt režīmu, bet viņš maksā aptuveni 130 eiro, lētākais modelis no 92 līdz dārgākiem 150 eiro. Vai, pieņemsim, mēs paņemam šādu te Oakley WD-10 Lite, kurš maksā jau tikai 53 eiro. Vai mēs paņemam no fancy gala ir Philips Sonicare šāds te starpzobu irigātors, kurš maksājas pareiz atceros 89 eiro. Kāds ar viņiem starpība? Es esmu testējis pilnīgi visus, visiem maksimālā jauda ir, tur ar ļoti mazām variācijām ir aptuveni 110 PSI mērvienības, tas maksimālais, uz ko viņus var uzlikt. Un tad, protams, mainās dizains un cik daudz kuram ir uzgalīši līdzi un kāda ir garantija. Piemēram, Waterpikam parasti vienmēr ir visvairāk uzgaļi, pat 7, bet viņš ir diezgan dārgs. Philipsam ir, pieņemsim, tikai 2 uzgalīši, bet viņam jau ir forši, ka jau var lādēt ar USB-C kabeli. Waterpikam ir pataisno rozetā jāiesprauž. Ne visiem ir kaut kur rozet tūmā un ne visi grib vairs ar vadiem ķēpāties. Bet Philipsam viņš vienalga nav lēts un viņam ir visdārgākie maiņas uzgalīši pēc tam. Kamēr, piemēram, Oakleyam sākas lētākais irigātors šāds te no 35 eiro. Un viņam vienīgajam ir 2 gadu garantija, un viņam ir gandrīz paši lētākie maiņas uzgalīši pēc tam. Vai tie uzgalīši ir jāmaina? Rekomendācija pilnīgi visiem 3 ir mainīt reizi 6 mēnešos, bet, mans uzgals jau ir ilgāk, es neredzu baigo jēgu viņu mainīt, jo viņš jau, tur nav nekāda neilona sariņu, viņš ūdeni pūš tikai vienā virzienā, līdz ar to, ja paši to uzgalīt nenokožājāt vai nesalauzāt, tad droši vien var pavilkt ilgāk to periodu un nemainīt tos uzgalīšus. Bet sajūtu ziņā viņi visi tīra, es teiktu, ka pilnīgi vienādi, vienkārši varat izvēlēties, kurš dizains jums patīk, gribat vai negribat tos vairākus režīmus, es no tiem režīmiem liela jēga neredzu, un pēc tam, kuram ir lētāki maiņas uzgalīši, un Oakley's vienīgais ir 3 gadu garantiju, Waterpiks un Philips ir ar 2 gadu garantiju. Vienalga, kur izvēlaties, viņi visi mums ir pieejami uz vietas, tā kā var atnākt pie mums uz veikalu, visus var apskatīt, izvēlēties nopirkt vai arī pasūtīt ar piegādu uz pakomātu.